11. Kā ir? Iekomentējiet man, vai parādat kādus īkšķīšus, vai kāds atļaujaties pateikt mikrofonā. Droši. Pavasarīgi baterijas nosēdušās. Baterijas nosēdušās. Nu, tad man viens vingrinājums. Tie, kam baterijas nosēdušās, kārtīgi saberzējam plaukstiņas. Šis ļoti palīdz enerģiju dabūt, jo es centīšos jūs ļoti neapgrūtināt. Es zinu, ka ir darba dienas vakars un ir jau 8 vakarā. Tāpēc es centīšos runāt īsi un spraigi. Bet lūgums, ja jums kaut kas nav skaidrs, beigās uzdosiet jautājumus. Ja? Un es jūs aicināšu ik pa laikam māt ar galvu būt aktīviem, ja jūs arī neesat ieslēguši mikrofonus, bet tad tik un tā mājiet ar galvu, lai jūs būtu iekšā, lai jūs dzirdat, ko es jums stāstu. Jo man šķiet, ka šis ir vērtīgi. Šis nav piespiedu kārtā, un es absolūti ticu tam, ka jūs esat šeit, tāpēc, ka jums šeit ir jābūt. Kā saka, dzīvē nekas nenotiek tāpat vien. Mēs esam īstajā vietā, īstajā laikā. Nu ko? Aiziet, man tiešām ir prieks par tiem, ko es arī redzu kamerā, jo tad man ir tāda sajūta, ka es esmu ar jums, nevis viena pati te datora šī pusē. Man ir tiešām patīkami, kad es ik pa brīdim redzu kādu seju. Tas nekas, ka ir vakars, un tas nekas, kad jūs atrodaties dažādās vietās, bet, nu, tie, kas var, lūdzu pieslēdziet. Un vismaz kādu brīdi man, lai es redzu tās dzīvās acis. Labi? Saradāts? Pamājiet ar galvu. Nu ko, tūdaļ slēgšu prezentāciju. Tā, ceru, ka man te viss būs kārtībā ar visām lietiņām. Tā, tūdaļ. Saslēgšu, piedodiet, es neesmu absolūti tehnisks cilvēks, bet, nu, nāku šo visu apgūt. Es pat zinu, šim vakarā bija mums paredzēts, ka cits jums stāstīs prezentāciju, tāpēc es mazliet esmu ielekusi, bet es ceru, ka visiem patiks. Tā, tagad jautājums, vai jūs redzat manu prezentāciju? Jā, redzam, ļoti labi. Redzat, un tagad es paprastīšu, vai viņa kustās. Vēl nē. Man pašai vēl nekustās. Aizgāja nākamais slaidījums. Aizgāja. Nu tā. Tātad, mēs šodien parunāsim par fantastisku kompāniju, kas ir saistīta ar ceļojumiem. Un droši vien, kā jūs jau arī nojaušat, esat dzirdējuši, vai vismaz šobrīd bildītē redzat, lielākoties šeit ir kruīzi, bet ir arī viesnīcas un kurorti. Man jums atkal ir jautājums. Sakiet, cik bieži jūs ceļojat? Cik reizes gadā? Nu, es sanāku 2 laikam. Ļoti labi. Man šķiet, ka 2 ir labs rezultāts. Bet man tagad uzreiz jautājums arī pārējiem. Bet cik jūs bieži gribētu ceļot? Vairāk jau nesanāk darbs. Tā kā es drīz došos pensijā, tad es vispār gribu tikai ceļot. Dzīve ceļojumā. Ļoti forša atbildi. Man šī atbilde ļoti, ļoti silta sirdi. Tiešām, jo ir mums tās 2 vērtības, laiks un nauda, vai ne? Kam ir par maz laika? Paceliet rociņas vai atbildiet, ir kādam, kam ir par maz laika? Protams. Trūks. Nu, un tas otrs resurss, nauda? Tā arī vienmēr tā kā varētu būt vairāk. Vai ne? Es tieši tāpat varētu atbildēt, un tā arī ir. Principā šeit ir apvienots daudz labās lietas, un šis strādā par labu mūsu laikam, un, protams, arī par labu mūsu maciņām. Kāpēc? Pastāstīšu.
Mazliet pavisam īsi par sevi. Tātad es esmu Baiba, ja, kā jūs arī redzat uzrakstos, un mans dzīves moto ir viegli un ar baudu. Protams, nevienmēr dzīvē viss izdodas viegli un ar baudu, bet es esmu sapratusi to, jo es palieku, kā saka, vecāka, jo man tiešām gribas vieglāk, jo ir strādāts gana daudz un vairāk kā 20 gadus es esmu bijusi grāmatvedībā, revīzijā, auditā, man ir bijis savas grāmatvedības firmas, strādājusi vadošos amatos, bet kādā brīdī tas apnika, un tad šobrīd es varu tā pilntiesīgi teikt, ka es esmu Incruise neatkarīgā partnere, marketinga direktore. Es esmu arī biznesa trenere, specializēto programmu trenere un izaugsmes trenere. Es vadu burvīgu viesunamu šeit pat Kurzemē, Talcu pusē. Es esmu arī aktīvās atpūtas eksperte, jo man pašai patīk atpūsties. Es vedu arī kādas grupiņas tādā aktīvā atpūtā dabā. Un, protams, es esmu kruīzu ceļotāja. Nu, šeit varbūt tie, kas dzirdēja sarunu mums ar Irīnu pirms tam, šobrīd manā kontā ir 2,5 gadu laikā, manā kontā ir 9 kruīzu ceļojumi. Pēdējā gada laikā es esmu pabijusi 18 valstīs un skatījos pēc Google kalendāra kādās 56 vietās. Bet ne par to stāst. Bet es īstenībā ar interesi pēc pati pirms braucu šeit uz mājām un paskaitīju, kad šī gadā no februāra līdz februāra griezumā, no pagājušā gada līdz šī gada februārim ieskaitot, es esmu bijusi ārpus Latvijas, kur man arī ļoti patīk. Es esmu bijusi 61 dienu ceļojumus. Un, protams, es ceļoju kopā ar vīru, ar bērniem, ar ģimeni, ar draugiem, ar māsīcām, ar saviem vecākiem, kuri nekad nebija bijuši tādos tālos ceļojumos un kuri savu 50 gadu kāzu jubileju nosvinēja kruīzā. Un mēs ceļojam kopā un strādājam arī ar saviem biedriem, partneriem, kuri mums jau šobrīd ir kļuvuši par draugiem. Kāds droši vien arī atpazīst sev kādu pazīstamu personu vai arī ne. Bet katrā ziņā šis projekts Incruise man ir devis ļoti, ļoti daudz, un šis nav stāsts varbūt par tik daudz par kādām finanšu lietām vai par tiem ceļojumiem vai par ko, bet šis ir devis arī tādu emocionālo gandarījumu. Šis ir par emocijām. Nu tātad, ķeršos vērsim pie ragiem, nu kas tad tas Incruise tāds ir un kāpēc jūs šeit esat paaicināti? Gan vēl atkāpēs pateikšu, kad tā kā es esmu bijusi vairāk kā 20 gadus grāmatvede, ja, tad es saskaitītu un atņemtu māku. Ja, nu tik daudz, kas ir saskaitāmie un plus mīnus, ja, tad tur man gluži ap stūri neapvedīs. Un es lieku roku uz sirds un saku, kad man labāku nekad dzīvē neviens neko nav piedāvājis, kā tas ir šeit, nemelojot. Tātad. Kad tas viss radās, tas viss ir aizsācies 2015. gadā, un šie ir kompānijas dibinātāji Maikls Hutchisons un Franks Kodīna. Es atļāvos ielikt arī savu bildīti, kur es esmu arī starp viņiem trāpījusi un nofotografēties, jo arī pagājušā gadā viņi bija Rīgā. Mums bija starptautisks fórums, un tiešām ir gods un prieks būt starp tādiem cilvēkiem, kam ir mērķis un redzējums, jo šī kompānija tika izveidota mērķim, lai cilvēki vairāk atpūstos un būtu kopā ar savām ģimenēm. Vai jūs man piekrītat, kad mēs pārāk maz laika varbūt veltam saviem tuvajiem? Vai jums arī tā ir? Protams. Ines piekrīt. Es ceru, ka arī citi piekritīs. Nu, varbūt es arī ļoti labi prieks dzirdēt. Es arī piekrītu. Tad ceļojumi ir tā vieta, kur mēs varam braukt kopā ar ģimeni. Un, lai cik banāli arī tas nebūtu, bet tajā brīdī, kad mēs esam izbraukumā kopā ar ģimeni, sevišķi, ja tas ir kruīzs, tad mums nav jāuztraucās, kurš mazgās traukus, kurš gatavos ēst, kurš uzņems viesus, kurš tīrīs māju. Mēs aizbraucam kopā, satiekamies, pavadam laiku, mums ir laiks gan sarunām, gan kopīgām izklaidēm un darbībām. Ko kompānija Incruise mums dod? Ceļojumus
ceļojumi mums ir pieejamāki, ērtāki un izdevīgāki. Kurš ir gribējis ceļot lētāk nekā līdz šim? Vai vairāk? Vai starp jums ir kāds, kurš ir gribējis ceļot? Es gribētu vairāk ceļot un lētāk un Ir. Tas nozīmē, ka es neesmu vienīgā tāda. Ka starp mums ir vēl. Nu tātad, kāpēc tieši kruīzi? Kurš ir bijis kruīzos? Nē, tikai līdz Stokholmai, tas neskaitās. Nu, tas īsti, tur mēs varam tur tādus, nu, tur kruīzes, tas ir, nu, varētu teikt, rāmis ar kruīzi iezīmēm, tur es varētu likt kāds 30%, nu, 25% no tā īstā kruīza, ja, mazliet, bet ja patika jums ar tos prāmi uz Stokholmu? Jā, patika. Es parasti saku, ja jums patika jau ar prāmu uz Stokholmu, tad vispār bez variantiem, kad jums patiks arī uz kruīzi lielajiem kuģiem. Jā, tas tad uzreiz ir garants, ka būs. Tā, es paskatīšos. Es labprāt uzreiz sākt tad ar... Sākt ar ko? Anita, pazudāt? Es teicu, es labprāt ceļotu, var teikt, ar kruīzi pašā sākumā, tāpēc, ka es nevienu reizi neesmu ceļojusi ar kuģi. Ļoti labi, tad šeit ir iespēja. Tātad, kas ir kruīzā? Kāpēc kruīzs? Nu, es šobrīd saku, ka tas ir ērtākais ceļošanas veids, priekš manis noteikti. Es starp kruīziem esmu arī pabraukusi kaut kur kādā citā ceļojumā, bet tad manis laikais tā pakausīt tā domu gribas tomēr uz kuģi atpakaļ. jo kuģis, mēs viņus kaut kā iemīlam un mēs tur tiešām jūtamies kā mājās, bet izstāstīšu. Kruīzes cenā ir iekļauta jūsu ceļojums, ja, kas parasti, piemēram, 7 dienu kruīzā, tās ir vismaz 3 valstis, 3-4 valstis, 6-7 dažādas vietas. Tas nav tā, kā kādreiz cilvēki iedomājas, kad mani iespundēs uz tā kruīza kuģi, ja, un es tur būšu nedēļu pavadīšu uz kruīza kuģi un nekur nost netikšu. Nē, tās ir muļķības. Principā kuģis gandrīz katru dienu, izņemot tādus varbūt garākus pārbraucienus, apstājas kādā pilsētā, ostā, salā. Ja? Respektīvi, kuģis 6, 7, 8 no rīta piestāja, mēs kāpjam nost, ja vēlamies. Ja nevēlamies, mēs varam palikt. Kāpjam nost no kuģa un ejam tāpat kā jebkurā citā mūsu ceļojumā, skatamies, braucam ekskursijās, ņemam pilsētas ekskursiju, ejam sauļoties, nu katrs pēc savām vēlmēm, ko mēs gribam. Tāpat mēs ekskursijas varam jau mājās izplānot, varam uz vietas no krasta paņemt, varam nopirkt no kuģa, vai varam vienkārši ļauties plūsmai jau un izkāpt krastā un izdomāt, ko mēs šī dienā, ko mēs gribam darīt. Jā, tas atkarīgs no katra. Un principā visa diena mums ir krastā, vakarā 5, 6, 7, 8, kā nu kurā vietā tas kuģis stāv, mēs kāpjam atpakaļ uz sava ērtā lielā kuģa, kā es smejos viesnīca, kura mūsu naktī pārved no vienas vietas uz otru, kamēr mēs guļam. Un uz kuģa tad ir vakariņas restorānā. Restorānā mums ir katru dienu cita ēdienkarte, kurā nav cenas. Cik mums te vīrieši klausās? Kam patīk vest savas sievietes uz restorāniem? Bet kam patīk tā, ka nav jāskatās, cik katrs ēdiens maksā? Ir kādam, kam patīk? Arī sievietēm pašām. Kā jums ir, kad jums nav jāskatās tajā sadaļā pa labi, kur ir cenas pretī, ja? Kad mēs varam pasūtīt, ko mēs vēlamies, un tas jau ir iekļauts mūsu kruīzes cenā. Tātad ēdināšana ir iekļauts 100%, gan brokastis, gan pusdienas, gan vakariņas, naksniņas, kā uz kura kuģa atkarīgs no kruīzes līnijas, bet principā sākot no 6:30 rītā līdz 10 vakarā vai pat dažiem kuģiem 12 naktī vai 2 naktī, jūs varat nemitīgi, cik gribat iet un ēst, un cik jūs gribat, ko jūs gribat, kā jūs gribat, ar ko jūs gribat un tā tālāk. Jā, ēdienkarte ļoti plaša, dažāda. Uz kuģiem tāpat ir arī baseini, sauļošanās krēsli, džakūzī vannas, dažādas nodarbības, deju nodarbības, atrakcijas, kādi šovi. Katru vakaru, starp citu, ir lielais šovs, tas ilgst aptuveni līdz mazāk par stundu, bet katru vakaru ir cita programma. Jā, šovi ir, kā var teikt, tādi kā mūzikli, dažādi, kur uzstājās gan deju grupas, gan dziedātāji,
Šad tad mēdz būt arī kāda operas izrāde, mēdz būt visa kā tāda, bet tiešām tāds kvalitatīvs, ar skaistiem tērpiem, ar iespaidīgiem numuriem, ar dekorācijām, ja, ka mēs katru vakaru ejam arī uz kādu kultūras pasākumu. Un tāpat arī vakaros ir dzīvā mūzika, 3, 4, 5 kafejnīcās dažādās vietās skan dažādām gaumēm piemērot mūziku, un mēs ejam bumsi vai uz diskotēku, vai kādu valsi pagriežam, vai vienkārši pasēžam un pabaudam, ja, bet izvēle ir ļoti plaša. Un tai brīdī, kamēr mēs ēdam, baudam kultūru, mūziku, vienkārši atpūšamies, tikmēr kuģis pārbrauc jau uz nākamo ostu, nākamo pilsētu, nākamo vietu vai nākamo valsti. Komforts un ērtības, jā, mēs vienreiz ar savu čemodāniņu, jā, uzkāpjam uz šī kuģa. Kurš ir braucis garos pārbraucienos, kad ir nogurdinoši pavadīt laiku ceļā, kur mēs dienām pavadām vai no autobusā, vai mašīnā, vai lidostā? Kuram ir bijis tā, kad ceļš nogurdina? Bija. Protams, ir jauna ar koferīti, Jā, rīta vakarā. un arī Es arī to ļoti labi zinu, jo, kā es smējos, kad es braucu pirmajā braucienā uz Itāliju, ar kori dziedāt, tad principā no 7 dienām 2,5 mēs pavadījām prom ceļā, 2,5 atpakaļ ceļā, un tur uz vietas mēs bijām attiecīgi arī 2 dienas, kur mums bija vairāki koncerti, un mēs, tad beigās no tās Itālijas es redzēju tikai to skatu pa autobusu logu, tas bija prom nedēļu. Tad šeit ir savādāk, ja? Šeit laiks tiek izmantots lietderīgi, kamēr mēs guļam, tikmēr mūsu viesnīca pārbrauc citur. Izklausās labi? it kā jā. Superīgi. Ļoti labi. Tā arī tas ir. Numuriņi mums ir principā visi kuģi atbilst 4-5 zvaigžņu viesnīcas komforta līmenim. Kajītes mums ir kajīšu tipi ir dažādi, sākot no iekšējās kajītes un beidzot jau ar tādiem luksuņiem sjuitiņiem, kur ir 2 istabas, tur džakūzī vānējums uz balkona, bet, protams, arī cenu kategorija līdz ar to atšķirās. Jā, lētākie numuriņi būs kuģa iekšienē, jo kuģis ir ļoti, ļoti plats. Jā, un tas nav tā, ka jūsu numuriņi tie, kas ir bez logiem, būs kaut kur pagrabstāvā. Tur nebūs. Visi būs virs ūdens līmeņa, vienkārši kuģim uz abām pusēm iet numuriņi, un tad vēl uz iekšpusīt iet numuriņi, jā, un tie būs tie iekšējie numuri. Esmu ceļojusi gan iekšējos numuriņos, gan arī ar logu vai ar balkonu. Protams, ar balkonu ir skaisti, ka tu paver balkonu durtiņus, un tev ir skats uz jūru vai skats jau uz kādu pilsētu, kur kuģis ir piestājis. Bet, ja ir mērķis vairāk ceļot, tad dara arī šis iekšējais numuriņš, jo mēs kajītē pavadam ļoti, ļoti maz laika. Principā tikai guļam, pārģērbjamies, nomazgājamies, un tas ir arī lielākoties viss. Ja, un tad pārējo laiku mēs esam vai nu jau uz kuģa kāda klāja, kaut kur ir aktivitātes, ēdiens un tā tālāk, vai nu mēs jau esam krastā. Jā, kā es teicu par tām dažādām vietām, varbūt arī tie, kas dzirdēja, bet tikko es esmu atgriezusies pāris nedēļas no sava Dienvidamerikas kruīza, kur mēs vienu kruīza laikā pabijām Argentīnā, Urugvajā, Folklendu salās, Ušuajā, pašā Dienvidamerikas apakšā, un tad pa Čīles otru pusi kontinentam, pa Čīles pusi jau braucām atpakaļ uz augšu līdz Santiago. Ja? Teiksim, šādus maršrutus. Bet tie ir pa visu pasauli. Vai jūs zināt, cik no mūsu pasaules klāj ūdens? Kurš zina? Vairāk kā 50%? Vairāk, jā, taisnība. Vēl kāds gudrinieks, cik mums uz pasaules klāj visu, cik ir sauszeme, cik ir ūdens? Apmēram 75 varētu būt. Yes, jā, vairāk kā 70% mums ir ūdens. Līdz ar to tie kuģu maršruti ar katru gadu paliek interesantāki, vairāk atverās jaunas ostas, esošās ostas pielāgojās šiem kruīza kuģiem. Ja, jo tas ceļojumi ar kruīza kuģiem paliek ar vien pieejamāki un ar vien populārāki, jo cilvēki saprot, ka šāda veida ceļojumi ir
vienkāršāki, īsākā laikā ir iespējams redzēt daudz vairāk no pasaules. Jo parasti jau mēs ceļojumā, Un kur es ļoti aizbraucam, atvainojos, es gribēju pajautāt, cik viņi ir 100% droši, ka kaut kas nenotiek, piemēram, autobusā notiek avārija, lidmašīnai gaisa tās, bet kā ir ar kuģi, kaut kādas arī notiek mistisks lietas, tas Bermud trīs kūts tādās. Jānita, es atbildēšu. Pēdējais kruīzes kuģis ir nogrimis pirms 120 gadiem, un tas pats, ko mēs visi spilgtā atmiņā zinām pēc filmas, jā, saucamais Titaniks. Ir grimuši prāmji, jā, kas tomēr vairāk ir tā kā pārvadā automašīnas, un ir bijušas šīs te katastrofas, jā, un ir grimuši prāmi, bet kruīzes kuģi. Viņi kādreiz kaut kur ir uz sēkļa uzsēdušies un tad sagāzušies, jā, kā tas bija pirms dažiem gadiem ar Kostu. Bet pēc UNESCO pētījuma datiem kruīzes ir pats drošākais ceļošanas veids. Ja, kā es vienmēr smējos, un drošība īstenībā uz kuģiem ir ļoti augstā līmenī, tikko jūs uzkāpt, jums ir jāaiziet drošības apmācība, jums tiek parādīts, izstāstīts, ko darīt situācijā, ja nu kaut kas. Ja? Jo drošība tiešām šeit ir ļoti, ļoti augstā līmenī arī ar visiem drošības aprīkojumu, laivām un visu pārējo. Ja jūs lidojat ar lidmašīnām, un nebaidaties, tad uz kuģiem vispār nevajag baidīties, jo, ja jūs lidojat lidmašīnā, jums principā variantu diezko, nav daudz. Uz kuģiem vienmēr ir varianti. Bet, kā es teicu, pēdējais kruīzes kuģis ir grimis pirms 120 gadiem. Vai es atbildēju? It kā jā. Harī, es saku, ka pēdējais grima pirms 120 gadiem. Vai tas jūs pārliecina? Ļoti pārliecinoši, jā. Un 100% garantija drošība nekur, nekad pasaulē nebūs. Jūs jau nezināt, vai jūs nepaklupsiet uz ielas, ja? vai ķieģelis uz galvas neuzkrities. Kā es smējos, vēl ir katram jau ir tas savs liktenis ierakstīts, ja? Un ja jums būs lemts šādi vai tādi, ja tas notiks vai peļķē vai okeānā, ja? Mums ir reāli. Piekrītat? Piekrītu, jā, tā gan jā. Tas labi, ka kāds piekrīt. Jā, tā, labi, skatāmies tālāk. Tā, es paskatīšos tā. Šos, ko jūs man rakstat, labi. Tā, par kruīziem. Tātad man kaut kas te iekārās, viņš vairs negrib iet priekš labi. Tātad, kruīzes ceļotāja klubs. Ko viņš dod? Kāda ir tā vērtība? Vispār jau man liekas, ka vērtība kā tāda ir ceļojums. Vērtība ir kā tāda ir emocijas un piedzīvojums. Jo padomājiet paši, ko jūs no savas dzīves atceraties kā spilgtākos savas dzīves mirkļus. Noteikti tās lietas, kur ir bijušas iekšā emocijas. Vai nu labas, vai arī sliktas, bet mēs atceramies tikai to, kur ir emocija. Un ceļojumos var jums apgalvot, mums ir emocijas. Protams, arī kādas, to mēs bieži vien paši izvēlamies, jā, ar kādām, kas mums dominē un ko mēs arī varbūt ceļojumos mēdzam sevi varbūt kādā brīdī uzsprāgt, jā, bet arī viss tas ir normāli, tas ir cilvēcīgi. Kā ar mums ir? Mums šobrīd ir ļoti, ļoti, ļoti daudz visā pasaulē, vairāk nekā 200 valstīs. Mums ir biedri un partneri. Mūsu ietaupījumi, izmantojot klubu, mums ir apmēram 1,5 miljonus biedru. Un biedri ir ietaupījuši milzīgas naudas summas tieši ceļojot caur mūsu klubu. Mums piedāvājumā ir ne tikai kruīzi, bet mums arī ir viesnīcas un kurorti. Un šo var arī miksēt. Piemēram, mēs šobrīd braucot... Kāds kaut ko grib teikt? Vai ne? Piemēram, braucot šobrīd ceļojumā uz Argentīnu un uz Čīli, mēs rezervējām arī viesnīcas, kur mēs palikām pirms un pēc kruīza caur mūsu kruīza rezervēšanas sistēmu.
Mēs sadarbojamies, mums šobrīd ir 13 dažādas kruīza līnijas. Jā, droši vien esat jau kādu arī varbūt pamanījuši vai dzirdējuši, gan MSC, gan Costa, gan Carnivals, gan Princess Cruise, gan tāds kā Virgin Voyages, jā, kurš ir Richarda Bransona kruīza līnija. Viņam šobrīd ir, ja nemaldos, 3 kruīza kuģi. Regents, Gunārds, jā, Seaborns, kas ir atkal tādi ekskluzīvāki, dārgāki. Arī kruīza cenās atšķirās no kruīza līnijas, no kuģa, no sezonalitātes. Costa, MSC, Princess būs tādas tautai tuvākas līnijas, kur tiešām tādas cenas ir ļoti, ļoti samērīgas. Savukārt Seaborns, Regents, ir tādi jau, kā saka, tāds ekskluzīvāks gals. Varbūt, ka maršruti ir pat ļoti, ļoti līdzīgi un pat varbūt bieži vien vienādi, bet, kā es saku, šīs cenu kategorijas atšķirās. Priekš bērniem ļoti laba līnija ir Disney Cruise, kur tiešām viss ir orientēts priekš bērniem, bet cenas nav tās pašas mazākās. Bet ir vērts pamēģināt. Bet runājot vēl par bērniem, man pašai ir 3 bērni. Un arī visi mani bērni ir bijuši kruīzos, un mana 17-gadīgā meita, mēs aizbraucām pirmajā kruīzā, tas bija vēl Covid laiks, un viņa aizgāja uz jauniešu klubu, un tālāk visas tās satilpšās 6 dienas pavadīja kopā ar itāļu un portugāļu vācu jauniešiem, un pēc kruīza viņa teica, mamma, tā bija jautrākā nedēļa manā mūžā, 17 gadu vecumā. Protams, mazākā meita, kurai ir 10, jā, tad tā ir sajūsmā, viņai patīk visi šie baseini, akvatrubas, izklaides, ballītes, savukārt dēls, viņš saka, mamma, šeit viss ir tik šiki. Un es tiešām ļoti lepojos un priecājos, ka es saviem bērniem varu parādīt arī kaut ko tādu. Kad es varu parādīt, ka ir arī šāda iespēja, un viņi savā dzīvē gribēs vai negribēs, bet arī to varēs izmantot. Viņi zinās, kad ir arī šis veids. Un kā es smējos, es savus bērnus, es Latvijā to neatļaujos, bet esot, piemēram, 7 dienu kruīzā, es viņus 7 vakarus tad vedu uz restorānu. Bērni paši izvēlās sev restorāna ēdienas un ievēroja restorāna etiķeti, ja, ko es šeit Latvijā, īsti tā kā neatļaujos. Kā es jau minēju, mums ir arī ne tikai kruīzi, bet arī viesnīcas un kūrorti. Piemēram, mēs rezervējām Čīlē, Santiago, Čīles galvaspilsētā sev viesnīcu, kur atradās tiešām pilsētas centrā, un mums vienu cilvēku vienu nakts izmaksāja $15. Man šķiet ļoti, ļoti laba cena. Jāsaka, gan in-stays, jā, viesnīcas un kūrorti Latvijas piedāvājumu šobrīd vēl šeit nav, bet lielākā daļa pasaules jau šeit ir. Ko jūs parasti izvēlaties? Kādu rezervēšanas sistēmu jūs izmantojat viesnīcām? Kad jūs ceļojat, ko jūs izvēlaties? Bookingu, vai ne? Jā, es arī vēl lielākoties kādreiz izvēlējos Bookingu, tad, kad dažreiz arī Airbnb. Es arī kā viesnīcas vadītāja pati ar viņiem sadarbojos, bet, protams, ir interesanti arī salīdzināt un paskatīties arī citas rezervēšanas sistēmas, kā tas arī ir pie mums. Un vēl mums ir cenu atbilstības garantija. Ja jūs dažu dienu laikā atrodat šādu pašu piedāvājumu par lētāku cenu, tad mēs punktu veidā mūsu kompānija jums kompensē 5-kāršā apmērā šo cenu starpību. Labi, vai jums interesē, kā jūs varat būt klubā, cik tas maksā, vai jums tas interesē? Protams, tāpēc mēs esam šeit. Tāpēc jūs esat šeit ļoti labi. Man patīk šī atbilde. Vai kāds jau varbūt ir jau aizgājis, jau ēst vakariņas un jau guļ? Tie noteikti neatsauksies, vai ne? Labi. Es, diemžēl, sākumu nedzirdēju, es tur mēģināju kaut kā uzdabūt, un es tikai
drusciņu to nokavēto gribētu varbūt atkārtot pašu sākumu, kā var tikt par to biedru, kā To es tas tagad viss stāstīšu. notiek. Anita, jūs neko nenokavējāt, to es jums tagad stāstīšu. Tas darbs, Skaidrs. Tas ir tikai pats sākums. Tad jāiekārtojas ērtāk, lai labāk klausīšanās. jā, iekārtojieties, lai ir ērtāk klausīšanās. Sarunāts. Tātad, lai iestātos klubā, šī te aktivizācijas maksa ir $100. Vienreizējs maksājums. Un tad tālāk jūs krājat savam kruīzam. Nevis man, nevis tur kādām citām vai mašīnas riepām, bet tieši un konkrēti savam kruīzam, viesnīcai vai kurortam. Cik daudziem ir mājās krājkasītes vai bankas konts, kas ir atsevišķi domāts ceļojumiem? Ir kādam? Aigar? Vai tev ir krājkasītes ceļojumiem? Man ir, jā, nu es kruizīs, jā, arī tur ir atliek tā krājkasīte, tur arī ir, jā. Nu redzi, paldies, Aigar. Paldies, tas nebija sarunāts. Jā, tad mums katram ir savs, kā saka, sava krājkase, savs uzkrājumu konts, kas ir domāts tieši mūsu ceļojumiem. Mēs katru mēnesi krājam savā kontā iemaksājot $100, bet ir labā ziņa. Mēs iemaksājam 100, bet mūsu 100 pārvēršas par 200 balvu punktiem. Kur jums vēl? Jums kādā bankā vai kāds jums dod parasti vairāk? Jūs smējos, man stāvēja bankas kontā kaut kāds 1000, nu, pa 2 gadiem bija 2 centi uzkrājušies. Kam ir līdzīgi? Labi, tad šeit ir tas, kad jūs iemaksājat 100, bet priekš jūsu brīvdienām, priekš jūsu braucieniem, priekš jūsu kruīziem tie ir 200 punkti. Un tad, kad mēs rezervējam savus ceļojumus, šeit veidojās mums ļoti, ļoti patīkama atlaide. Kā es jums sākumā solīju, kad klubs dod to iespēju ceļot lētāk un ietaupīt šo savu vienu ļoti, ļoti, ļoti svarīgo resursu naudu. Ja? Par laiku es ceru, ka jūs arī sapratāt, ka mēs šeit ietaupam arī laiku, jo mēs īstā laikā varam apskatīt daudz. Mēs spējam pabūt daudz, jo mēs pārvietojamies naktī. Un nu, tā kā citā veidā mēs nevarētu. Mēs naktī parasti gribam gulēt. Ja mums ir jāstūrē mašīna, tad mēs nekur nepārbrauksim. Tā. Kā tas strādā? Ja? Droši vien, ka šobrīd ir nesaprašana, kādi dolāri, kādi punkti. Nu, piemēram, jūs esat mūsu klubā, atnākat, sakat, jā, Baiba, saviem visiem partneriem, kas jūs ir paaicinājuši, sakat, jā, es gribu ceļot. Jūs iestājaties un jūs maksājat mēnesī $100, noliekat savā kruīzu kontā. 1 mēnesis, jā, teiksim, kas mums tagad ir marts, 2 mēnesis, aprīlī 100, maijā, jūnijā, piemēram. Ja? Piemēram, jūs esat 4 mēnešus maksājuši savā kontiņā. Jūs esat iztērējuši $400 ja, no savām kartēm. Bet jums, mūsu kabinetā parādīsies 800 balvu punktu. Tik tālu skaidrs? Jā, apmēram ir kaut kas skaidrs. Maksājat 100, dabūjat 200. Un tad ar balvu punktiem mēs varam nosegt 50% no ceļojuma vērtības, kas attiecās tieši uz kruīziem. Es vairāk stāstīšu par kruīziem. 50%. Respektīvi, kā šeit piemērā? Piemēram, ja kruīzs maksā $1600 divām personām, man liekas ļoti laba cena, vai ne? Nu, $800 vienam. Laba cena par kruīzu, par 7 dienu kruīzu pa vidusjūru. Ļoti laba, bet jārēķina vēl, ka būs viesnīcas, jā? Gan... Es izstāstīšu par to, kas ir jārēķina klāt, jā? Es izstāstīšu par to, kas ir jārēķina klāt.
Respektīvi, ja ir šāds variants, ja, šī būs tāda nesezonas cena, kas būs tādā vēlākā rudenī, ja vasarā jūs par šādu cenu nedabūsiet kruīzu, bet vēlā rudenī jūs par šādu cenu atradīsiet kruīzu. $1600 kruīzs uz 2 personām. Jūs šos 800, ko jūs 4 mēnešos esat sakrājuši, ņemat no balvu punktiem un 800 piemaksājat klāt ar savu karti. Vienkārši tāpat ar maksājumu karti, kā jūs veicat jebkurus maksājumus. Un tas nozīmē, ka kruīzs, kurš maksā 1600, jums ir izmaksājis $1200. Šeit veidojās $400 jūsu laimests, vinnests vai ietaupījums. Sapratāt, kā tas strādā? Te veidojās 25%. Ja jūs esat klubā, piemēram, paiešu atpakaļ, ja jūs esat klubā mēnesi vai 2, jūs arī varat nopirkt kruīzu, bet jums būs sakrājušies, teiksim, pa 2 mēnešiem tikai 400 punkti, un tad pērkot, šajā pašā gadījumā pērkot šādu pašu kruīzu no 1600, jūs 400 samaksāsiet ar punktiem un 1200 klāt. Respektīvi, jūsu izdevība būs $200. Šeit spēlē ļoti svarīgi laiks, jo, ja mēs esam paspējuši sakrāt pusi no šī kruīza cenas, tad mums kruīzes būs par 25% izdevīgākā cenā nekā būtu tad, ja mēs pirktu no jebkura cita rezervēšanas vietas, ja, jo šīs cenas, kas ir mums rezervēšanas sistēmā, ir tādas pašas kā pašām kruīza līnijām, viszemākās cenas. Ja kruīza līnijām ir atlaides arī mūsu klubā. Bet tādas atlaides kā mūsu kluba biedriem nav nevienam citam. Vai tik tālu skaidrs? Ar ko mēs esam īpaši? Izstāstīšu. Man dažreiz cilvēki arī jautā un nesaprašanā, kāpēc tad mums ir labākas cenas nekā pašai kruīza līnijai. Stāstu. Kā es jau minēju, mūsu biedri šobrīd pasaulē ir aptuveni 1,5 miljonus biedru. Un mēs izdarām to darbu, mēs atvedam uz kruīza līnijām jaunos kruīza ceļotājus. Tādus kā es, tādus kā visticamāk jūs, kas vēl nekad nav braukuši kruīzos, bet kas sāk braukt un turpina braukt kruīzos. Ja? Tāpēc kruīza līnijas ir īpaši lojālas pret mums, un viņas mums sniedz šīs te vairuma atlaides, jo mēs viņām atvedam jaunos braucējus. Pirms Covid 2019. Gada dati bija tādi, kad tieši MSC līnijai jaunie braucēji no mūsu tieši 87% jaunie braucēji, kuri brauc ar MSC līniju pirmo reizi, bija tieši no mūsu kluba atvestie, uzaicinātie. Un tas nozīmē, ka kruīza līnijām pašām nav jātērē šis milzīgais mārketinga resurss, lai atrastu sev jaunus braucējus. Jo kuģi arvien tiek saražoti jauni, un mūsu tieši nevis mūsu, bet vispār dažādām kruīza līnijām tuvāko 10 gadu laikā ir plānots aptuveni 100 jauni kuģi, ja, kas jau ir ieplānoti un pasūtīti. Un tāpēc ir ļoti svarīgi arī šis te jauno braucēju skaits. Tāpat kā mums jebkurā mūsu biznesā, ja mums ir ļoti svarīgi šie te jaunie pircēji, jaunie pasūtītāji un jaunie klienti. Un mūsu klubs izdara šo te sadaļu. Tā. Kurš jautā? Ingrīda, jums ir mikrofons ieslēgts. Oi. Un vēl viena labā ziņa. Ingrīda, kaut ko jautājat vai nē? Nē, ja? Labi, tad izslēdziet vienkārši mikrofoniņu ārā, lai nav tās skaņas. Sarunāts? Vai jūs tur vēl neguļat pie ekrāniem? Kā jums tur iet visiem? Klausamies un skaitam naudu. Es jau sapņoju par jauno kruīzu. Ļoti labi, ļoti labi. Tad viss ir pareizi. Man biežiem prasa Baiba, klausies, nu tu tur visu laiku aktīvi, tev visādi piedāvājumi, tu tur brauc kruīzos, tev tur šis un tev tur tas. Un tad es stāstu. Es saku, ziniet, kā ir. Katram cilvēkam ir dažādi piedāvājumi. Pie mums tās iespējas visiem atnāk plus, mīnus līdzīgas vai vienādas vai vienādā skaitā.
Bet kur ir atšķirība? Ir daži cilvēki, kas saka jā, un daži cilvēki, kas saka nē. Un tie, kas saka nē, viņi 5 reizes saka nē, un 6. reizē viņiem vairs piedāvājums nekāds nenāk. Nu, viņiem tā kā nobloķējās, jā, viss, tas nav izsmēli, viss. Tiem, kas saka jā, viss notiek. Viņiem nāk vēl un vēl piedāvājumi. Nu, es droši vien esmu neklasisks un netipisks variants, bet es parasti saku jā, un tad es domāju, kā es to izdarīšu. Bet labi, atgriežamies pie tēmas. Man arī ir tieši tāpatās, bet es gribēju pajautāt vienu jautājumu. No kurienes tas ceļojums sākās ne jau Latvijā, vai ne? Ne jau Latvijā. Kā tas notiek, kā mēs... Varbūt esat pamanījuši, ka arī šobrīd kruīzu kuģi mēdz piestāt arī Latvijā, bet Latvija ir par mazu, lai viņi būtu sākumu un beigu ostu. Un mums ir samērā neinteresanti, jo tie ir Ziemeļa Eiropas kruīzi, kur ir Stokholma, kur ir Somija, Tallina, Vācija. Nu, varbūt tādas vietas, kur mēs jau gana daudz jau esam varbūt bijuši, vai tas mums neliekas tik saistoši, jo nav silts, mums jau tomēr to siltumiņu gribas, vai ne? Gribas siltumiņu? Jā, kā tad mums tad pašiem ir jānokļūst līdz tam kruīzam? Kā tas viss notiek? Es stāstu. Tie, kas mums ir ērtākie kruīzi, ja mēs runājam šeit pat par vidusjūru, ja, kas ir tepat Eiropā, tad mums visticamāk līdz tai vietai ir jāaizlido. Mēs varam braukt arī ar mašīnu, bet, protams, skatāmies, cik tas ir izdevīgi. Ļoti ērtas vietas, kur sākt kruīzu, ir Dženova. Tā ir Itālijas viena no lielākajām ostām. Mēs varam aizlidot līdz Milānai, un tad ar vilcienu aizbraukt līdz Dženovas ostai, un turpat ir arī stacija un osta. Vēl viena forša vieta ir Barcelona. Lidosta gan ir Barcelonā, gan arī osta ir Barcelonā. Vēl varam sākt kruīzu no Romas. Jā, tur tuvākā ostas pilsētiņa ir Civitavecī, kas ir 100 km no Romas, bet ar vilcienu tur stundas laikā var ļoti lēti dažiem eiro nokļūt. Tāpat var braukt no Atēnām, var lidot arī uz Venēciju un sākt kruīzu kaut kur tuvumā Venēcijai. Šobrīd tā ir osta Monfalcone, tā ir arī Trieste. Un tad var skatīties, parasti mēs skatāmies, meklējam kruīzu un skatāmies arī lidmašīnas biļetes, vai tajos datumos ir izdevīgi lidojumi, ja, un tad mēs tur varam piekoriģēt. Jo kruīzi ir ļoti daudz, ja, un mēs varam pa datumiem tā kā piemeklēt sev vērtāko vietu, no kurienes sākt kruīzu un sev vērtāko vietu, kur kāpjam iekšā. Ja? Uzreiz, kamēr stāstu, ja tad jums jārēķinās, ir, protams, arī šīm te nokļūšanai līdz kruīzam. Tad vēl viena summiņa, ar ko ir jārēķinās, ir tējas naudas, jo uz kruīziem mēs maksājam tējas naudas, kas ir no 11 līdz aptuveni 17 dolāri dienā apkalpošanas maksu, bet mēs neatstājam nestavam istabiņu stjortam, kas uzkopja istabiņu, ne kafejnīcā, ne restorānā, ne bārā, nekur mēs neatstājam tējas naudas. Ja, tas ir tā kā labprātīgi piespiedu kārtā, bet tas ir tāds, uz visiem kuģiem ir šis maksājums. Ja? Tas ir tas, ar ko mums tur vēl ir jārēķinās klāt. Un dažām kruīza rezervācijām, dažām līnijām vēl pie cenas nāk, norādītās cenas vēl nāk ostu nodokļi. Bet tas ir atkal individuāli, kam ir, kam nav, kam jau viņi ir iekļauti cenā. Bet vēl es stāstīju, atgriežoties pie prezentācijas, es stāstīju, ka aktivizācijas maksa ir $100, un šie $100 jums arī nepazūd, tas nav tā kā viņi pazustu, jums būs virtuālā zilā kartiņa, un tas, ko jūs samaksāsiet naudā, šie 100 pirmie aktivizācijas dolāri, un tad, kad jūs rezervēsiet viesnīcu vai kruīzu, ko jūs maksāsiet vēl ar savu naudiņu klāt, arī šie te aizies uz zilo kartiņu, viņi ir atkal kā atlaižu kartiņu. Tik, cik jūs samaksāsiet klāt, tik jums parādīsiet šeit naudiņus, un šo naudiņu jūs arī varēsiet izmantot kā atlaidīti viesnīcām vai arī kruīziem. Bet viņu nevar, tā kā mums tā dubultotā kartiņa, zelta kartiņa, kur mums krājās šie dubultotie punkti, ir viena, un šī zilā kartiņa ir otra. Bet to jūs vēlāk sapratīsiet. Ja? Tur es ļoti neiedziļināšos, bet jebkurā brīdī ir jāsaprot tas, ka mēs šeit tērējam, bet mēs arī kaut ko atgūstam atpakaļ. Ja? Mums tā kā naudiņa atgriežas. Gan atlaižu veidā, bet atgriežas.
Par drošību. Jūs man jautājat par kuģi drošību, bet šeit arī pastāstīšu par jūsu maksājumu drošību. Ja ik viens jūsu maksājums, ko jūs maksājat savā šajā krājkontiņā priekš saviem ceļojumiem, tiek apdrošināts vienā no pasaules lielākajām ceļojuma apdrošināšanas aģentūrām Trust My Travel. Un ja nu kaut kad notiek ar pašu klubu, tad tie jūsu maksājumi tiek jums atgriezti. Ko jūs sakat? Ok, es jums šeit piedāvāju 20 līdz 25% atlaidi. Jums patika? Jā, vilinoši. Vilinoši patika. Ejam tālāk, es jums piedāvāju kaut ko vairāk, vai nē? Jā, protams. Jā, protams. Jā, protams. 2 balstiņas dzirdēju. Tas nozīmē, ka zaļā gaisma man ir dota, es dodos tālāk. Ir tāda opcija šī klubā. Es jau minēju, kā es teicu, man neko neviens labāk dzīvē nav piedāvājis, jo es saskaitītu un atņemtu māku. Tad man pirms 5 gadiem šeit piedāvāja: Baiba, vai tu gribi brīvo biedra partnerību? Es teicu, jā, gribu. Kas tas ir? Vienkārši lieta, ja tu paaicini klubā vēl savējos 5 biedrus, kuri arī grib braukt ceļojumos ar kruīzu kuģiem vai izmantot šo te viesnīcu vai kurortu piedāvājumu. Tie var būt tavi ģimenes locekļi, tie var būt tavi draugi, ar kur tu kopā ceļo, foršie kaimiņi, darba biedri vai jebkas cits. Ja tu klubā paaicini vēl 5, tad tev šis te maksājums $100 mēnesī nav pašam jāmaksā, bet šos te $100 mēnesī, kas ir līdzvērtīgi 200 punktiem, firma ieskaita jūsu uzkrājuma kontiņā priekš jūsu kruīziem. Katru mēnesi, ja jums ir 5 vai vairāk paaicinātie, tāpat kā kāds no mums paaicina jūs, tāpat jūs paaicinat jau nākamos. Kā es saku, šī ir kluba dalība, viens aicina otru. Tāpat kā jums ir briežiem šo izmanto sporta klubā, ja, kad atved draugu pašam nodarbību bez maksas. Esat tādu dzirdējuši. Sakrāja 5 pirkumus, 6 ar atlaidi. Ir dzirdēts, ja. Šeit ir līdzīgs princips, bet šī izdevība ir ļoti, ļoti liela un ļoti, ļoti laba. Gadā tie ir 2400 punkti jūsu kruīzam. Viens kruīza kluba biedrs var nopirkt vienu kajīti. Respektīvi, kajītē var būt 2, 3 vai 4 cilvēki. Jūs varat aizbraukt ar visu ģimeni. Kā izklausās? Viss kārtībā, viss labi, pagaidām patīk. Kustums. Vai nu jūs vairs negribat neko dzirdēt, vai nu jūs esat bez vārdiem. Es nevaru saprast šobrīd. Man ir neliels jautājums, drīkst? Drīkst. Sakiet, lūdzu, kas notiek tad, ja, piemēram, man kāds biedrs, es esmu uzaicinājusi, viņš krāja naudiņu, aizbrauc kruīzā, un viņam kruīzi nepatīk. Viņš konstatē, ka tas ir pirmais un pēdējais. Kas notiek ar to uzkrāto naudiņu, kas viņam ir palicis kontā? Paldies par jautājumu. Jā, protams, var gadīties arī šādas situācijas. Viņas gadās reti, bet var gadīties. Tad ieteikums ir izmantot maksimāli, cik jūs varat izmantot, ja, braucot šai kruīzā, izpirkt, cik jums punkti ir. Tāpēc ir ļoti labi braukt šais kruīzos, nevis tikai krāt kaut kādas milzīgas summas, bet arī tiešām braukt, izmantot, ja, lai jums ir tā jēga. Un, ja šī naudiņa ir palikusi, ja cilvēks neveic maksājumus vairāk kā 3 mēnešus, vairāk kā 90 dienas, tad viņam šie dubultotie punkti, piemēram, viņam ir palikuši 3 mēnešu maksājumi, viņam ir palikuši kontā 600 punkti, kas ir līdzvērtīgi $300. Ja viņš neveic 90 dienas maksājumu, tad tieši 600 nokrīt jūsu kontā atpakaļ uz iemaksāto summu uz 300, ja, manā piemērā. Un šie 300 paliek jūsu kontā mūžīgi, un jūs, piemēram, pēc 3 gadiem, 5 gadiem, pēc gada, pēc pusgada izdomājat, ka jūs gribat aizbraukt kruīzā, tad jūs atkal šos te punktus varat izmantot. Vairs jau ne 25% apmērā, bet apmēram 15% apmērā rezervējot kruīzi, izmantot viņu kā atlaidi vai izmantot viesnīcām un kurortiem.
Ja cilvēks ar kruīzu vairs negrib braukt, bet tad viņš noteikti, ja viņš ir ceļotājs, viņš noteikti tāpat brauks kādās ekskursijās un kaut kur gribēs palikt. Vai es atbildēju? Tas cilvēks paliek tāpatās kluba biedrs, viņš var izmantot Viņš vairs nav aktīvs biedrs. Viņš vairs nav aktīvs biedrs, bet viņam šī naudiņa nezūd. Viņš viņu nevar paņemt atpakaļ tā fiziski, jā? Viņš viņu var tikai iztērēt. Bet, ja viņš izdomā tomēr pēc tiem 2, 3 gadiem braukt kruīzā, tad viņš var atsākt turpināt maksāt? Viņš var atsākt turpināt maksāt, tā kā atkal restartēties, stāties tā kā vēlreiz pa jaunu. Šie 300 viņam paliks kā uz zilās kartes, kā viņš viņus varēs arī izmantot kā 300, un tad viņš var sākt maksāt, teiksim, no jauna, lai viņam ir dubulti tie punkti. Jā, sapratu. Paldies. Jā, jūs atbildējāt. Paldies, liels. Jā, lūdzu. Tā. Jūs dzirdiet? Halo, jā, mani dzirdiet? Dzirdu, Astra, jā. Nē, Astra. Tā, sakiet lūdzu. Ja es ļoti vēlos braukt ar kruīzu, bet ja man nav neviena līdzbraucēja, ko man darīt? Man vienai taču. Jā, kā vienam pašam? Man ir Ko atbilde. lūdzu? Man ir atbilde jums. Man ir atbilde. Atbilde ir tāda, ka mums klubā tiešām ir arī samērā daudz cilvēku, kas ir tādi viennieciņi, kam nav otra partnera, ar ko kopā braukt. Bet mums ir kopīgas WhatsApp grupiņas, braucam kopā kruīzā, un šādā veidā cilvēki sakontaktējās. Piemēram, jūs atrodat foršu kruīzu, kur jūs gribat braukt, un jūs grupiņā ieliekat, kurš grib braukt ar mani. Un tā mums ļoti daudz cilvēki saiet kopā, tie, kas ir pa vienam, viņi saiet kopā kajītē pa 2 un brauc kruīzos. Skaidrs. Tādi ir daudz. Un kā tas ir, ja es, piemēram, it kā jauna sieviete gados neesmu, bet es nemāku valodu, piemēram, kā es varētu kontaktēties ar, kādu, vai man ir tulks līdz, vai kā tas. Jā, labāk jau paņemt kādu partneri līdz, kas tulko, kas zina kaut ko no valodas. Bet arī šeit ir izēja, tad parasti mēs braucam, kāds brauc kruīzā, kas zina jau šo valodu, un kas vai jau ir braucis, kam ir pieredze, un vienkārši pērkat šo pašu maršrutu kruīzā un brauc kopā. Ja? Katrs savā kajītē un katrs par sevi, bet vismaz kāds ir grupiņā, kas zina valodu. Tāds ir tas risinājums. Jums tulku neviens līdzi nedos, bet uz kuģiem ir, kur būs kāds krieviski runājošais, ja tie būs šeit pat pa vidusjūru, tad lielākoties uz kuģi ir kāds, kas krieviski jums recepcijā var atbildēt. Bet drošībai pašam ceļojumam kā tādam, tad labāk ir sarunāt, braukt kopā ar kādu, kas zina valodu. Ja? Tā. Labi, mēs izrunājām par atlaidēm, mēs izrunājām par brīvo partnerību. Vai kādam šeit interesē nauda? Nauda. Kādam patīk? Vispār kādam patīk nauda? Jā, visiem interesē. Visiem. Redz, kā kāds atbild par visiem, bet labi. Tie, kam interesē, tie klausties, tie, kam neinteresē, tie vienkārši slēdzties ārā un nedzirdat, neklausaties, bet šeit ir ļoti, ļoti laba iespēja, jo šeit ir iespēja arī pelnīt naudu. Cik no jums strādā 8 stundas dienā? Man sanāk vairāk, gandrīz 12 stundas dienā. Tad jūs esat skolotāja, noteikti skolotāja. Nē, es esmu aprūpētāja un auklīt bērniņam. Vairākiem bērniņiem. Tas jau gandrīz kā skolotāja. Šeit ir stāsts par to, ka varbūt jums nevajag mest pie malas esošos darbus, bet šeit ir iespēja tiem, kas grib mazliet, nedaudz, kam vajag nedaudz, te var dabūt nedaudz, bet šeit var arī sasniegt ļoti daudz. Bet uzreiz sākot, šī nav laimīgā loterijas biļete, kuru jūs nopirksiet un viss jums notiks pats no sevis. Ja šeit gribās kaut ko sasniegt, tiešām jums vajag, jūs esat gatavs saņemt naudu, tad šeit var saņemt naudu. Kā es teicu, kruīza klubs, globāls, internacionāls, visu pasauli. Šis nav kaut kāds biznesa modelis, kas ir tikai te Latvijā un kas aiz Latvijas robežām arī beidzas. Ja jūs esat kluba biedrs un kļūstat arī par kluba partneri, jūs varat paaicināt kādu klubā, kas dzīvo Īrijā, Anglijā, Amerikā, Jaunzēlandē, Austrālijā vai jebkur citur pasaulē.
kā es saku, šeit nav robežas, šis bizness ir globāls. Ar šo jūs varat nodarboties cik jūs gribat. Gribat to darīt vienreiz nedēļā 1 stundu, dariet 1 stundu. Gribat pilnu darba dienu vai 12 stundas dienā, lūdzu. Protams, attiecīgi būs rezultāts, ja jūs to darīsiet mazliet, tad rezultāts būs mazliet. Bet varbūt arī tiem, kas grib kruīzā, kas grib vairāk ceļot, nekā ceļojot šobrīd, arī ar nedaudz varbūt ir pietiekami, ja jums par saviem ceļojumiem jau nav jāmaksā, un tas ir no kompānijas apmaksāts. Bet tie, kas grib vairāk, šeit ir iespēja gan mācīties, gan gūt pieredzi, gan ceļot, gan pelnīt naudu. Mazliet par bonusiem. Ja jūs esat šeit klubā nevis tikai biedrs, bet arī partneris, un ka jūs sakat, es gribu izveidot savu piecinieku, es paaicināšu savus radus draugus paziņas, un varbūt es gribu jau 30 cilvēku savu komandu, tad šeit par katru paaicināto jūs arī vienreizējus bonusus nopelnat. Ja? Vismaz $20 vērtībā vai arī vairāk. Mēs savas nopelnītās naudiņas caur maksājumu sistēmām, mums ir tāpat karte, kā jebkuram mums ir bankas karte, tā arī šeit ir bankas karte, un mēs varam savu saņemto naudu tērēt gan ceļojumiem, gan ikdienas pirkumiem, gan jebkam citam, kam mums ir vajadzīgi līdzekļi. Kā es teicu, bonusi šeit ir dažādi un vairāki. Viens ir brīvā partnerība, 5 partneri paaicināti, un mēs paši maksājam vairs par saviem ceļojumiem puscenu. Ja? Tad ir ātrais starts, ja mēs 15 cilvēkus paaicinām mēnešu laikā, tad mēs vēl saņem $500 papildus naudu. Kam $500 ir kaut cik svarīga nauda? Visiem. Protams. Vai ne? Svarīgi. Varbūt ne ļoti daudz, bet tik un tā patīkam. Un, kā es saku, dažādi bonusi, dažādas priekšrocības un dažādas labas lietas. Es nezinu, vai šo jūs gribat redzēt vai negribat redzēt, bet šeit ir naudas sadaļa. Un paskatoties ailītē, kur ir otrā ailīte, tās ir naudas, tā jau tiešām nevis tikai kruīziem, bet šī jau ir īstā nauda, ko jūs šeit varat darbojoties, bet aktīvi darbojoties, ko jūs šeit varat nopelnīt. Ja? Ja jūs esat mārketinga direktors, tad no $300 līdz $600, senior mārketinga direktors no 1000 līdz 2000. Ja? Nu, kuram nākt par skādi kāds pāris tūkstoši klāt pie algas. Kāds saka, negrib redzēt tādu naudu, vai ne? Labi, es smejos. Plus arī visas šīs sadaļas ir reāli sasniedzamas. Gan šī sarkanā, gan šī violetā, gan šī zilā. Un tad tālāk arī ir daži, kas jau pasaulē šos līmeņus ir sasniedzis. Zaļajā vēl laikam nav neviens, bet ir šajā te oranžajā. Ja? Tas ir mēneša ienākums. Mēneša. Piefiksējāt? Mēneša. Ja? Cik jūs zinat uzņēmējus, piemēram, kas katru mēnesi tīri naudā sev izņem ārā 10 000 tēriņiem? Nevis apgrozījums, nevis peļņa, bet tīri nauda 10 000 kam paliek. Jūs daudz tādus zinat? Maz. Nav neviens tāds. Es zinu uzņēmējus, es zinu, kam ir miljoni apgrozījumi, bet viņiem tā tīrā nauda, viņi jau visu liek atpakaļ un atkal pērk un iegulda, ja? Viņi tā nemaz ārā, viņu izņemt nemaz tik vienkārši nevar un tā nepaliek, ja? Jo tu esi uzņēmējs, jo tu to naudu grozi. Šeit ir iespēja darboties, stāstīt citam par labām lietām, tiešām, šis produkts ir fantastisks, tie ir ceļojumi, tie ir ļoti, ļoti skaisti, piepildīti, emocionāli ceļojumi, bet jūs no tā arī varat kaut ko iegūt sev. Labi vai slikti?
It kā jau viss labi skan, bet tas ir jāiegulda cilvēkos ticību no sākuma, tāpēc, ka viņa neuzticēsies viņiem, tur jau viņiem vajag ieskaidrot pareizi, viss apskatīt, lai viņi, uzticās tev. Protams, mums ir dažādas mācības, bet man jautājums, vai jūs man noticējāt? Jā. Jā, es arī, bet... Jā, vispirms man liekas, mans viedoklis ir tāds, man vispirms pašai jāizbrauc, un tad es visus redzu, un ja es to tiešām redzu, ka tas ir tik brīnišķīgi, tad es arī māku pārdot to lietu, bet kamēr es neesmu bijusi, tikmēr es pat negribu par to runāt. Es klausos, braukšu, un tad skatīšos. Ines, tā ir viena no stratēģijām, un tā var darīt. Bet tad mums uzreiz ir jautājums, vai ārstam ir jāizslimo visas slimības, lai viņš varētu ārstēt? Tad būtu superdakters, ja viņš zinātu, kas ir, kas sāp. Šī labā ziņa ir tā, ka īstenībā ar šo var darboties arī tikai tad, ja tu vēl neesi bijis kruīzā, bet tev ir pārliecība, un tāpēc ved uz šādiem te semināriem, kur stāsta tie, kas jau ir bijuši, ja, un jūs pati droši vien, kad varbūt ne līdz galam varēsiet uz visiem jautājumiem atbildēt un pārliecināt, bet tāpēc esam mēs mentori, kas esam jau klubā gana sen, kas zinām atbildes uz 99% no jautājumiem, ja, un kas paši brauc kruīzā. Vediet pie mums, vediet savus jaunos pie mums, mēs palīdzam. Jūs neesat neviens viens, tāpat kā mēs klubā neesam viens, mēs esam kopā, mēs strādājam, darbojamies kopā. Cik ilgi tas klubiņš pastāv vispār? Klubs pastāv no 2015. gada, Latvijā aptuveni no 2016. gada, 16. 17. gads, jā, kad pirmie Latvijā ar viņu sāk darboties, es pati esmu no 2019. gada. 5 gadus, tūlīt jūnijā būs 5 gadi, un es lieku roku pie sirds un apzvēru, ka es vēlreiz atkārtoju, man neviens neko labāk nav piedāvājis. Es esmu bijusi 9 kruīzos, šī gadā es 61 dienu esmu bijusi ceļojumos, pagājušā gadā bija mazāk 46 dienas, laikam es biju ārpus Latvijas. Šis man dod to iespēju gan laiku, gan naudu. Labi vai slikti lemiet paši, un kas katram ir vajadzīgs, to arī lemiet paši, jo nav visiem jānāk uz biznesu. Šeit var pilnīgi normāli būt vienkārši ceļotājs. Un ja jums kāds, neskaitot pēdējā brīža ceļojums, bet vai jums turfirmas dod 25% atlaidi? Bieži jums dod 25% atlaidi. Šeit tā ir patstāvība. Ja jūs esat klubā, ja jūs veicat savus maksājumiņus, var arī pat, ir arī situācijas, ja cilvēks nevar samaksāt katru mēnesi, viņš var maksāt arī reizi 2 mēnešus. Vai varbūt pat reizi 3, bet retāk gan nevar. Kā tas notiek, ja, piemēram, $100 vietā, piemēram, es gribētu $200 iemaksāt, kā tad tas notiek? Vienā mēnesī sanāk tā, ka... To īsti nevar, jo jūs nevarat iemaksāt un tie nedubultosies. Jūs varat nopirkt ātrāk kruīzu, bet jums nebūs tik liela izdevība. Bet maijā mums mazliet mainīsies sistēma, un tad būs tā, ka jūs varēsiet arī maksāt katru mēnesi 250. Ja, un tad jums ātrāk šis te uzkrājums veidojās, un jūs varat braukt labākos un dārgākos kruīzus. Vienkārši es gribēju tādā ziņā uzzināt, piemēram, vienā mēnesī es vairāk samaksāju, un nākošā mēnesī varbūt man uz to brīdi nav ko samaksāt, un pēc tam tā nesanāk. Šobrīd ir vai nu 100, vai, ja ir kāds mēnesīts tur galīgi izkrīt, tad jums izkrīt. Ja tas ir jūsu pašu ziņā, vienkārši tad jums tik ātri nesakrāsies. Un zem 100 nevar? Zem 100 nevar. Ir vai nu. Tā, pabeigsim šo un tad par jautājumiem, jo varbūt tie, kam vairāk jautājumu nav, tad tie var jau doties vēlajās vakariņās vai tēju padzert un doties pie miera. Tātad, ja jūs sakat jā, es gribu ceļot, es gribu skaistus piedzīvojumus, es gribu kruīzus, es gribu izbaudīt dzīvi, es gribu ķert emocijas, kļūstiet par biedru.
Pirmā maksa ir $200. 100 ir šī te aktivizācijas maksa, un 100 jau ir pirmā iemaksa jūsu kruīziem. Jūs jau ar pirmo mēnesi sākat krāt. Tātad jums 100, tie, kas ir aktivizācijas maksa, aizies uz zilo karti, kur ir 1 par 1 punkti, ko jūs varēsiet arī kādreiz atlaidēs izmantot, ja vajadzēs. Un otrs 100 jau jums būs 200 balvu punkti priekš jūsu braucieniem. Un ikmēneša maksājums tad ir tas 100. Bet, ja es maksāju, piedodiet, un pēc tam kādu pusgadu nemaksāju, man naudiņā, es saprotu, tie bonusi pazūd, viss kārtībā, bet man ja jums vairāk kā 90 dienas neveicat nevienu iemaksu, tad jums šī aktīvā partnerība, šie dubultotie jums zūd, jums saka, kompānija saka, klaunēsi, tu vairs neesi mums tik lojāls, mēs tādu stūmu nedzēšam, bet tie dubultotie gan tev nodzēšās, tev paliek tik cik Es sapratu, jā, tā tad nauda man tā ir kā bankā, bet tie visi punkti nav. Tā, paldies! Jā. Un tad šī otra iespēja, viens ir kļūsti par biedru, ceļo ar ļoti izdevīgām cenām, ļoti skaistos maršrutos. Otrs ir kļūsti par partneri. Aktivizācijas maksa ir $95 uz 6 mēnešiem. Un šeit jums atverās tā iespēja veidot savu biznesu, lielāku vai mazāku, kā katrs vēlas, pēc vēlmēm, pēc vajadzībām, pēc iespējām, pēc, kā saku, laiks un nauda, ja? Kaut gan citreiz tas ir proporcionāli ieguldītais laiks tajā, ko jūs saņemat naudā, dažreiz šī proporcija zūd. Un ja jūs pretī saņemat savu kabinetu, savu personisko tīmekļu vietni, apmācības, marketingu materiālus, konsultācijas, mentoru atbalstu, savu e-pastiņu arī caur Incruise lapu, un visu, ko citu. Mums tiešām kompānija ir tāda ļoti strauji augoša un ļoti moderna, iet līdz dažādām tehnoloģijām un palīdz atvieglot mums to darbiņu. Nu tā, neiet uz priekšu. Tā. Un variants, ko visbiežāk izvēlas, kad kļūst uzreiz gan ceļotājs, gan aktīvais partneris. Tas nozīmē, ka tu kļūsti par biedru un partneri. Tas nozīmē, pirmais maksājums tev ir 295. Tu aktivizē gan savu krājkontiņu saviem braucieniem, gan arī aktīvo partnera maksu. Un tu jau vari ar šo projektiņu sākt interesēties, strādāt un darboties. Ja, un tad tas maksā kopā 295. Tātad jums ir 3 iespējas. Partneris, pirmais ne biedrs, kas pats brauc. Otrs ir partneris, un trešais ir abi. Izvēlies, ko vēlies, skaties, ko izvēlējies. Ja? Lielākoties tie, kas tiešām saka, es gribu ceļot vairāk, es gribu ceļot lētāk, es gribu paņemt no šī te projekta maksimālo izdevību. Tie nāk iekšā par šo 295. Es to teicu uzreiz, es gribu, es eju pa maksimumu. Ja es arī zaudēšu šos 95, tas ir stīkums. Tā godīgi. Ja jums šeit iedod gatavu biznesu, bet es nezaudēju. Nevienu mirkli neesmu šeit kļūdījusies savā izvēlē. Tā kā paliek lēmums jūsu pusē. Sazinieties ar tiem, kas jūsu paaicināja šodien uz šo te Zoom semināru, webināru. Ja? Un nāciet mūsu bariņā. Nāciet, esiet kopā ar mums. Mums tiešām šeit ir feina sabiedrība. Mēs šeit arī esam sadraudzējušies, braucam kopā kruīzos. Mums ir jau ģimeņas sadraudzība veidojusies. Ja? Tā kā viss ir jūsu rokās, iespēja ir jūsu pusē, bumbiņi šobrīd ir jūsu pusē. Tagad jautājumi. Droši jautājiet arī visus tādus nesaprotamos vai pat nepatīkamos jautājumus. Es esmu tam gatava. Kad var uzsākt ceļojumu? Es jau tagad sapņoju. Ceļojumi jūs principā iestājoties klubā.
pēc 14 dienām jūs jau varat nopirkt savu kruīzu ceļojumu. 14 dienas ir tāds, jūs 14 dienu laikā jums ir iespēja arī pārdomāt. Jūs atnākat mūsu klubā, kļūstat par biedru vai par biedru un partneri, bet kādā brīdī varbūt domājat, varbūt es neesmu īstajā vietā, īstajā laikā, jūs varat atteikties, šī summa jums tiks atmaksāt. Jums ir šīs te tāpat kā jebkuram pirkumam internetā, arī šai te dalībai jums ir 14 dienu atteikumu maksa. Tas nozīmē, ka jūs principā neriskējat ne ar ko, jums ir laiks vēl arī pēc tam pārdomāt, ja nu kaut kas jums pēkšņi rada kaut kādas šaubas. Ja man tuvojās dzimšanas diena, viņi kaut kādas bonus arī dod, tā kā dzimšanas diena ir? Tad, kad ir dzimšanas diena. Tad, kad ir dzimšanas diena. Nevar jums garantēt nekādus bonusus, bet ja kādreiz, ja jūs braucat kruīzā savā dzimšanas dienā, tad, kad mēdz būt kāds pārsteigums no kruīza līnijas, dažreiz tā varbūt ir kāda labāka kaīte, ja ir iespējas, ja jūs esat paņēmuši kaīti iekšējo, es kaut kur dzirdu ļoti skaņas, kādam mikrofoniņš. Astra, jums mikrofons ir ieslēgts, mazliet dzirdu blakus skaņas. Tas nozīmē, ka kādreiz paņemot iekšējo kaīti, iekšējo garantēto, ja uz kuģa ir brīvas labākas kaītis, vēl dažreiz gadās, kad kruīza līnija updateto, tā kā, uzlabo, un jums iedod labāku kaīti. Man pašai šādi gadījās novembrī, mēs braucām kruīzām, mēs bijām nopirkuši iekšējo kaīti, respektīvi lētāko, mums iedeva kaīti ar balkonu. Tad, ja jums ir dzimšanas diena, tad ir iespēja varbūt pat mazliet lielāka, kad kaut kāds bonusiņš būs, bet tas nav tāda garantija. Kādi vēl jautājumi? Gan vilinoši. Ļoti. Ja vilinoši, tad vilinoši. Brauksim, bet ziniet, es jau biju sasapņojusies pagājušajā gadā, ka es jauno gadu sagaidīšu kruīzā, bet tad, kad es paskatījos, tad liekas, ka visdārgākie ir tieši uz jauno gadu, vai ne? Tas ir atkarīgs kādā maršrutā. Protams, varbūt lielie svētki var būt dārgāki, arī jaunais gads, var būt dārgāks. Ja jūs brauksiet vidusjūras kruīzā, tad vasara būs dārgākais periods. Jūnijas līdz, principā jūlijas augusts ir visdārgākie, jo visā Eiropā ir brīvdienas un visi grib ceļot tajā brīdī. Es vienmēr iesaku braukt uz vidusjūras kruīziem aprīlis, maijs, septembris, oktobris, novembris. Nav tik karsts, es nezinu kā jums, bet es 40 grādus īsti nevaru izturēt, man ir pa karstu. Jūlijas augusts vidusjūra ir tiešām pa karstu. Un savukārt aprīlis, maijs, oktobris, novembris būs cenas ziņā labāk. Un mums būs arī tāda komfortabla temperatūra, 25-30 grādi, kas priekš mums latviešiem man šķiet ir gana tāda komfortabla, ok. Maimiņai ir divas jautājumas. Un cik nodokļi pirmais? Jā, par kādiem nodokļiem iet runa, vai iet runa par šiem ostu nodokļiem? Varat noprecizēt? Māris. Par kādiem nodokļiem? Labi, otrais, cik cilvēki ir jūsu komanda? Alda prasa. Jā, manā komandā šobrīd ir aptuveni mazliet virs 40 cilvēkiem, bet viņi ar katru dienu kļūst vairāk. Tas ir konkrēti par manu komandu. Vai komandas biedri visi ir aktīvi partneri vai arī tie ir tikai braucēji ceļotāji? Kā ir? Principā ir apmēram, mana proporcija varētu būt 60% ir ceļotāji un 40% ir tādi, kas dara kaut ko vairāk. Paldies. Tev ir 3 aktīvas līnijas, jā? Jā. Jā. Nu, super. Es kā smējos, es savu piecnieciņu uztaisīju uzreiz pirmajos mēnešos. Es paaicināju savu māsu, savu brāli, 2 draudzenes, un kā 5. es teicu savam vīram, es teicu, Klau, šobrīd es maksāju šo mēnešu maksājumu, bet tad, kad man ir 5, tad man pašai vairs nav jāmaksā. Un kā 5. bija mans vīrs,
Tā kā mums ir ģimene ar 3 bērniem, tad man gan vīram ir savs konts, un šis ir ļoti izdevīgi. Super. Es gribēju pajautāt, kā tas ir, ja, piemēram, manam dēlam paliek, var teikt, oktobrī 18 gadi, un Jā, es gribētu līdz tam laikam, piemēram, uztaisīt to pārsteigumu, var teikt, to ceļojumu, piemēram, viņam. Jā. Man tad kā tas notiek un vai ir iespēja tur? Jā, protams, ir iespēja un vislabāk līdz viņam paliek 18 gadi, jo ir kruīza līnijas, tās nebūs visas, bet tā lielākoties būs MSC, tā būs Costa. Protams, jāskatās, uz kuriem kruīziem jāuzkur, kādu kruīzi varbūt var nebūt, jo ar bērniem jau ir pilns, jo viņi skatās to limitu, cik viņi kuģis var paņemt bērnus pretī. Bet bērni uz šīm līnijām skaitās līdz pat 18 gadiem. Un bieži vien ir par bērniem jāmaksā tikai ostu nodokļi. Ja? Principā es braucu kaut kad rudenī ar bērniem, un es vīram smējos, es saku, būtu grēks neņemt līdz bērnus, jo bērnam kruīzes izmaksāja $150. Labi vai slikti? Nu, protams, ka tas ir lieliski, jāsaka tā. Jā. Protams, viņš var braukt arī pēc 18 gadiem, bet tad jau viņš būs kā pieaugušais. Visizdevīgāk ir, ja kaītē ir 2 pieaugušie plus 2 bērni, tad šī summa būs vispatiekamākā. Kam ir 3 bērni? Tiem, kam ir 3 bērni, ir uz jaunajiem kuģiem ir kaītes, kur ir arī 5 un 6 vietas, bet tas ir diezgan reti. Tad ir variants, ja, piemēram, ir gan vīrs, gan sieva kruīzes klubā, kā tas ir mums, tad mēs varam ņemt 2 kaītes. Es dažreiz ņemu tā, ka es vienā kruīzā paņemu 2 bērnus, un tad nākamā kruīzā citus 2. Un tad mēs braucam pa vienai kaītē, vienkārši skatos tiem bērniem, jo citreiz ir skolas, kad kādam ir tur jābeidz skola un nav laiks braukt kruīzā, un kādam ir jāsāk skola un atkal nevar aizbraukt tajā kruīzā, tad es lielākoties mēs braucam 4, bet vienreiz vieni bērni, otrais citi bērni, bet savi bērni. Nu, ko Baibiņam, paldies, bija ļoti patikami tevi klausoties, un Gunā arī raksta, kā ļoti patikami. No Paldies. Es ceru, ka jūs esat informēti, ja jums ir vēl jautājumi, jūs droši prasat tiem, kas jūs paaicināja. Ja? Uzdodiet jautājumus, kaut vai liekas, ka kā es tur tā jautāšu vai prasīšu, droši visu, kas vien nāk prātā, lai nav kaut kas neatbildēts. Ja? Jo jautājumi noteikti radīsies. Un, kā es saku, izmantojiet iespēju. Iespēja atnāk. Ir jautājums, vai jūs viņu ņemat vai neņemat pretī. Ja? Tas katra paša ziņā. Kurā vietā jūs Rīgā atrodaties, lai jūs var personīgi apciemot? Mani personīgi es pati neatrodos Rīgā, bet jums ir jāgriežās pie tā, kas jūs paaicināja šodien šeit. Ja? Kas jūs uzaicināja, tad jūs arī sarunājat privātu randiņu, ja? Un satiekaties vai sarunājat telefoniski vai tāpat zūmiņā, bet jā. Paldies, Baiba, bija interesanti, un uz tikšanos kruīzā. Uz tikšanos kruīzā. Protams, man būs tiešām prieks redzēt jūs kruīzā mūsu klubiņā, un man būs vēl lielāks prieks, ja jūs kādreiz mūsu kādā pasākumā vai kur pienāksiet klāt un teiksiet, Baiba, tu toreiz mums stāstīji par kruīziem, un mēs esam šeit. Tas būs mans lielākais gandarījums jau, un mans lielākais prieks. Nu, es jau sāku jau domās, jau plānot, jau kur es varētu braukt, bet man tikai jāatrod ir šitas tāds, kā lai saka, ienesīgāks mazliet darbiņš, lai es varētu atlikt tos katru mēnesi tos $100. Jā, Anitiņ, bet es jau stāstīju, ka šeit arī ir iespēja, ja mums ir tā, ka mums ir vajadzīga vēl tā nauda, tad šeit šī kompānija ir iedevusi to iespēju, tu gribi braukt kruīzā, tu gribi ceļot, lūdzu, tad pakusties, un tev pašam pat nav jāmaksā. Ja? Šeit ir tā ir tā vērtība, jo ja mums citur prasa nauda, mums ir, tad tas ir atkarīgs no tā, cik mums ir naudas, tad šeit ir iespēja. Ja? Tad iespēja tiek iedota, un tad jautājums, izmanto vai neizmanto. Labi? Es jau gultā jau ceļoju kruīzā. Jā, visiem prasiet, lai jums tie, kas jūs paaicināja, lai jums atsūta šīs reģistrācijas saitītes,
Piereģistrējieties, ejiet jau iekšā un paskatieties mājas lapā šos kruīzu piedāvājumus. Tie ir vairāk kā 20,000 dažādi kruīzi pa visu pasauli, visas Argentīnas, Čīles, Jaunzēlandes, Austrālijas, Šeišelas salas, Madagaskaras, Āfrikas, Āzijas, Eiropas, jā, tā ir visa pasaule. Šeit var braukt un Jūs man tā kā skatīties. vakar pasaciņu tagad Vēl un stāstiet, un es aiztais acis ciet, un es jau kuģoju jau. Jā, bet šī ir realitāte. Mēs šeit esam īsti cilvēki. Un mēs stāstam to, ko mēs paši šeit piedzīvojam. Labi. Tā visiem, Paldies jums, jā, jauku vakaru, lai jums izdodas. Paldies! Lai jums ir tās skudriņas, ka jūs domājat par saviem ceļojumiem. Jā, lai ir tā sajūta, kad gribās. Man vēdzeriņš jau tauriņu lido, nemaz vēl pavasars nav iestājies, jau tauriņu jau lido jau. Forši, tas ir forši. Paldies par šito jauko vakaru. Paldies. Lai visiem forši jauki un lai skaists pavasars. Paldies. Tiekamies. Tā. Tiekamies.